Kopš mana rīkojuma numur 2 ir pagājuši gandrīz 2 mēneši. Un cilvēki ar vien skaļāk jautā, kāpēc? Šodien, kad neesmu Latvijas valsts prezidents, varu vienkāršā tautas valodā pateikt. Man piegriezās. Man tāpat kā jums piegriezās dzīvot valstī, kurā valda meli, cinisms un alkatība. Kurā mēs visi no rīta pamostamies un pukodamies ejam gulēt par tām neiedzībām, kas valda mums visapkārt un traucē mums dzīvot. Tajā dienā es uzaicināju ministru prezidentu un Saeimas priekšsēdētāju, lai uzdot tikai vienu jautājumu. Vai jums ir plāns, kā mainīt šo stāvokli valstī? Un, diemžēl, saņēma atbildi: nē, mums šāda plāna nav. Tad nolēmu rīkoties. Es esmu atvēris jums durvis uz pārmaiņām. Jums atliek visiem kopā pārkāpt šim slieksnim un sajust, kad vara par savu likteni, par savas ģimenes likteni, par Latvijas likteni ir jūsu rokās. Iesim kopā uz referendumu.